Pasaules labākais kripto maks, jeb šo ārējais maks priekš kriptovalūtu transakcijām beidzot ir nonācis līdz tam brīdim, kad ir gatavi palaist arī savu tokenu. Kāpēc saku beidzot? Tāpēc, ka šeit, skatāties Kriptomānijas YouTube kanālā, mēs apskatījām šo te maku un visu viņas priekšrocības un lietošanu pirms gada, pirms 11 mēnešiem. Ja? Tātad šobrīd jūsu uzmanībai, mūsu uzmanībai, tātad ir šis te kripto maka jaunais tokens. Links ir zem šī video, ja gribat apskatīties mazliet vairāk, sīkāk un izpētīt, kā tas darbojās. Ielikšu arī linku uz to video, kur mēs rādījām par funkcionālu, kā arī pievienošu funkcionālu šī video otrajā daļā, lai jums viss ir vienā vietā. Bet katrā ziņā, ko nozīmē kripto maks, tad tas ir digitālais maks, kur jūs varat uzglabāt, pirkt, pārdot, pārsūtīt, mainīt kriptovalūtu. Un kas labā ziņa ir tā, ka, protams, viņi grib būt supermoderni, tāpēc, protams, jums viņš ir ielādējums arī jūsu viedierīcē un lietojams. Lietojams savienojumā ar daudz dažādām blokķēdēm, lietojams dažādos projektos, tātad varat piedalīties projektos, pirkt tokenus, turēt viņus, pārdot un tā tālāk. Ja? Šobrīd gan mēs runājam par best wallet, tātad pirmspārdošanas tokenu, iespējams, ka pirmspārdošana ies diezgan ilgu laiku. Es tā pieļauju, ja, bet šajā gadījumā, protams, sākumā vienmēr ir labākā cena. Tātad viens best dotajā brīdī maksā 0,028 dolāru centi. Varat nopirkt to kā vienmēr ar karti vai arī ar kriptomaku. Ja pērkat kriptomaku, tad, protams, izmantojat best wallet. Ja. Šajā gadījumā, ja jums ir best wallet jūsu viedierīcē ielādēts, viss kārtībā. Ja ne, tad skatāties to otru video, kā to uzstādīt, kā saglabāt savas drošības frāzes, ja, un kādā veidā tad viņu lietot. Runājot par maku un par tokenu, tātad par maku tas ir daudz interesantāks, tad šajā gadījumā atcerieties, kad kur ir reāls biznes, tad šajā gadījumā biznes ar šiem te makiem un kāpēc viņi ir tik daudz, jūs paskatīsieties, piemēram, šeit, ja, piemēram, jūs gribēsiet, jums nebūs jālēst, jums būs opcija tāda, kad apskatīties citus makus, tad šeit jūs redzēsiet, šeit ir daudz dažādi šie maki, ja, kā redzat, ja, un tā tālāk. Viss tas biznes ir tieši tāpatām kā pašām blokķēdēm, tātad pelnīt uz komisijas. Jo vairāk cilvēku lietos viņu, tad jo vairāk cilvēki pirks pārdos, jo vairāk tātad šis te maks nopelnīs. Ja nu gadījumā tātad šādam biznesa modelim tiek pievienots klāt arī viņu tokens, tad pēc idejas ir kaut kāda summa, kas tiks no šī te maka darbības atvēlēta, lai uzturētu cenu šim te tokenam. Ja? Kas dod tikai tādu iespēju, ka varbūt ka tokens ilgtermiņā varētu kļūt arvien vērtīgāks. Ja? Vai jums ir jāizvēlas un jāiegādājas, to es atstāšu jūsu pašu ziņā. Ja tas ietilpst jūsu riska kategorijā, jūsu riska tātad grupā, kur jūs varat ielikt šādus te tokenus un turēt, pārdot un tā tālāk, tad labi. Ja ne, tad, protams, jūs varat vienkārši lietot pašu maku un vienkārši saprast, kādā veidā tad jūs varat no tā gūt kaut kādu sev fizisku vai monetāru labumu. Ja? Tāpēc, protams, mazliet vairāk šeit apskatām, tātad, kas te notiek. Šeit, protams, ir arī staking opcija, tad iegādājoties buy and stake. Lūk, šeit ir iesteikots un šobrīd ir 7412% gada procenti. Un atcerieties, jo vairāk šeit iesteikots, šis procents ies uz leju, tad nosacīt, jo ātrāk, jo labāk. Un tieši tāpatām būs atalgojums beigās, kur jūs varēsiet izņemt vēl vairāk bez tokenus, ja? Un beigās arī dabūt savējo pamat summu, kas ir iesteikot atpakaļ. Tā tas vienmēr arī strādā arī citos tokenos, ko mēs šeit esam apskatījuši. Ja? Te, protams, ir par labumiem. Pati ekosistēma, tātad, kas ir ietilpst, atcerieties, viss ietilpst par un ap maku. Ceļa karte, mēs esam šajā gadījumā otrajā fāzē, tad viņi sāk ar to, ka viņš šo maku izveidoja, uzlaboja, tur salika visu tā tālāk. Šeit var arī tā kā reāli cilvēku atsauksmes palasīt, kad tiešām cilvēkiem patīk šis maks, viņu ir ērti viegli lietot. Alternatīva vai, principā, tas, ko mēs bieži vien pieminam mūsu video, ir MetaMask, ja, un MetaMask salīdzinājumā, nosacīt, viņi, protams, mēģina kļūt moderni, bet tajā pašā laikā, best wallet grib būt vēl labāks par viņiem. Tā kā, pēc lietotāja pieredzes, katram pašam savu pieredzi, mums katrā ziņā viņš ir šeit mūsu telefonā. Ērti lietojams, lielas, milzīgas atšķirības izmantošanas, teiksim, priekšrocības paigi nepamanam, ja? Bet svarīgākais par visiem šiem te makiem, protams, ir tas, lai viņš būtu uzticams, ja? Tas nozīmē, ka, lai viņš vienā dienā tā kā nepazūd, ja? Un Best Wallet jau šeit ir no 2023. gada, kad viņi jau vinnēja balvas, tad arī, kur viņi vinnēja arī labākā digitālā maka balvu šajā te lielajā pasākumā, kas bija token 2024, ja? Un skatāmies uz 2025. gadu, viņiem ir ambiciozi arī plāni. Tā kā tas arī labs. Ja jums patīk lasīt mazliet viņās vairāk par to, kā šis tokens tieši darbosies, tad to var apskatīties viņu baltajā papīrā, kas izskatās violets. Baltais papīrs, kā vienmēr biznesa plāns, ja? Tātad problēmas, kāda viņi atrisina, ar ko viņi tiks
salīdzināti MetaMaskus, ja, protams, tad, protams, viņi salīdzina sevi ar centralizētajām biržām, un šis ir tā kā decentralizēts maks, ja, kas no vienas puses ir taisnība, no otras puses, viņš nevar būt decentralizēts pilnībā, jo tāpat aiz viņas tā uzņēmums un kompānija un cilvēki, ja, tāpēc tas vienmēr ir tāds tricky moments, kas attiec uz šiem visiem digitālajiem makiem, bet pats svarīgākais ir, protams, lai viņš veiktu savu funkcionālu un funkcionāli, lai viņš varētu darboties. Bez tā viss, protams, ir arī visi sociālai tīkli, kā Twitter, Discords. Ja Discords tā laba lieta, tas ir tā kā online portāls, ja jūs neesat vēl kādreiz lietojuši, ja ieteiktu noteikti sāk lietot. Discords ir daudziem uzņēmumiem ļoti ērti lietojams. Pat Cryptomania vēlas ieviest savu Discordu, vienkārši nevaram visu laiku saņemties, jo tam ir vajadzīgs arī administrators. Ja. Pagaidām mums tāds nav izvēlēts. Ja. Telegrams, protams, ir informatīvs kanāls, kur vienmēr visu var saņemt tā tālāk. Audits, par auditu runājot, kā jūs zināt, ar auditu vienmēr ir interesanti, jā, tāpēc, kad audits ir tā kā kompānija, kas nav saistīta ar šo uzņēmumu, tad šajā gadījumā tas ir Consult, kas kļūst arvien populārāk, tātad kripto tokenu vidē, un to izmanto priekš tā, lai pārbaudītu, ka uzrakstītais kods aiz, piemēram, šī tokena ir drošs, pārliecinoši drošs, un tātad vai ir kaut kas, vai satur kaut kādus riskus, vai ir kaut kādas problēmas, un kādā laikā viņas tiek atrisināts. Ja? Šeit nav jāmācās un jālasa kods nevienam. Šajā gadījumā ir tas, kad jūs atnākat un varat apskatīties vienkārši pašu kontrakta adresi, jūs varat apskatīties, teiksim, full report, ja? Tātad kā viņš ko auditoru kompānija saka, kas ir izvērtējuši šo tokenu, ja? Un tādas pamatlietas šeit var uzzināt, ja? kas, protams, ir labi. Atcerieties, ka šis ir maksas pakalpojums, tātad uzņēmums nolīg šo auditoru kompāniju, lai viņi izvērtētu šo te atzinumu, bet, lai auditoru kompānija paliktu, teiksim, pietiekami neatkarīgi, viņi nepielāgojās tas, un, teiksim, vajadzētu būt tā, ka viņus nevar nopirkt. Vai tā ir, vai tā nav. Katrā ziņā Consult ir kļuvis diezgan par ievērojumu spēlētāju tirgu. Viņi izvērtē simtiem dažādu projektu, tāpēc varētu teikt, ka tas uzticības moments viņiem ir, protams, katrā ziņā augstāks. Ja? Un, protams, ņemot vērā, ka šis ir tā kā īsts biznesa saistā viss, tad labā lieta tā, ka viņiem ir savs supports par to, kā lietot maku, airdropi, dažādas lietas, ko varēs darīt ar šo te maku un visu šo ekosistēmu kopumā, kas, protams, tikai priecē. Ja, tāpēc, ja ir vēlme piedalīties pirmspārdošanā ar savu riska kapitālu, tad jūs zināt, kā viņu iegādāties, savienojot ar savu maku. Labākajā gadījumā tas ir best wallets, ja, tad, lai best walletā ieskaitītu naudu, nopirkt naudu, ja, tad mums ir video, ko es tuņās pievienošu šeit. Šodien es gribu jums paprezentēt, parādīt vienu pavisam savādāku, ko mēs labprāt uzgājām un interesējāmies par šo te. Vairāk iemesli, kāpēc, pastāstīšu par visu to pēc kārtas, bet pats svarīgākais arī pademonstrēšu jums, kā pie tāda tikt, kā viņu uzstādīt un tā tālāk. Saucās Best Wallet, lai nenokļūdītos un atnāktu uz šo te lapu. Protams, links ir zem šī te video aprakstā vai pirmajā komentā apskatāties. Kas pats interesantākais ir tas, ka te ir dažādas labas lietas, kuras vēl tikai nākotnē notiks. Ja, tā kā pirmkārtām jau viena forša lieta, tas, ko jūs redzat arī šeit ekrānā, ja, protams, ir tas, ka jūs viņu lejupielādējat savā ierīcē, tātad vai no Android vai Apple ierīcē, un viņš jums glabājās, tātad šis maks jums glabājās jūsu vietālrunī, kur pēc tam jūs varat tālāk izmantot dažādos projektos. Kā piemēram, skatieties, upcoming tokens rādās Bitcoin Minetrix, un, protams, par šo tokenu mēs esam daudz zinām, tāpēc, ka mēs paši to iegādājāmies iepriekš, un mēs par to jums rādījām daudz savā YouTube kanālā. Droši vien, kad vēl var piedalīties, man liekas, skatījos, tur ir virs 4 miljoniem presēlos savāks, tā kā aiziet. Arī tas ir forši, ja. Šeit var uzklikšķināt arī un apskatīties, protams, ceļa karti, saucamo ceļa karti, tātad šeit gan ir CEX, gan DEX, Best Wallet, Market Research, 2FA drošība būs, biometrijas drošība, ja. Tā kā, principā šis ir super maks, bet svarīgākā lieta būs arī Fiat integrācija, Wallet 1 release, tas viss jau notiek, kur ir Web3 identifikācija, tad šo te maku varēs izmantot daudzos projektos. Dažādas labas citas lietas. Plus. Manuprāt, viena no peršākajām lietām, ko es te redzēju, bija tas, ka var izmantot dažādas ķēdes. Viņam jau ir iestrādāts iekšā multiķēžu pasākums, jā, tad Store Digital Assets multi-valeti un multi-chain, jā, multiķēdes un multi-valeti. Tad jūs varat atvērt kā apakšmaku šajā makā iekšā, ja? Tā kā tas arī ir, protams, ļoti forši. Un tā ir droši vien, ka foršākā lieta, ko varam izdarīt šeit klātienē, pademonstrēt jums, kā tad pie tāda tikt. Labā lieta ir tā, ka izmantojam savu tātad attiecīgo veikalu. Mēs ejam te uzspiežam uz Apple Store, mums atverās, spiežam savu get.
jā, get. Kā saka, atkarībā no jūsu interneta ātruma, čik, iespiežat, jā, un instalējat. Tātad, jā, man būs jāuzliek šeit mazliet migliņa, lai es nenošpikotu manu svarīgo adresi. Izrādījās, ka nav vēl pareiza. Jā. Šitā arī nebūs pareizā. Un re, te nu viņš ir. Tātad, lūk, viņš mums instalējās. Tiklīdz viņš būs ielādējies, varēsim vērt vaļā un uzstādīt. Tikmēr, kamēr viņš mums instalējās, parunāsim par to, ka šis ir jau kļuvis populārs visādās ziņās, jā, tātad visādos apskatos tas ir jau apskatīts, jā. Un šis ir tāds viens no daudzsološākajiem pasākumiem, kas vispārībā šajā gadā no Macu puses notiek. Izņemot, protams, vienu to, ko mēs jau pademonstrējam, kas ir tāds pilnīgs kosmoss un jaunums, ja? Tāpēc reku šeit mums būs open, ejam un skatāmies, ir vaļā, tātad best wallet, taisam vaļā. Un lūk, tātad get started. Kā tad sākam ar šo te darboties? Tad pirmā kārtām labā lieta ir tā, ka jums nav vajadzīga nekāda tā saucamā 12 vārdu frāze šeit. Jūs varat vienkārši ielogoties, izmantot vai nu e-pastu, ja, vai nu izmantot attiecīgi savas ierīces, kaut kādas drošības. Ja. Mēs ielogosimies ar Google, tātad wallet wants to open inside, ierakstīties ar Google. Uzlikšu mazliet migliņu, lai jūs nenoskaraties manas parolītes, kuras mēs šeit izmantosim. Ja, tad redzat, viņš savienojas ar Google Macu. Mēs izmantosim kuru kontu, protams, mēs izmantosim ja, un mēs ejam un pierakstam. Attiecīgi mums jāievada ir parole. Parole ievadam, to mēs izdarām diezgan ātri. Ja, un pierakstamies. Skatāmies, kas notiek. Jā, saglabāsim paroli šeit, lai, protams, ja jums telefons to piedāvā vai ierīce, kurās lādīt piedāvā šo iespēju, tad jūs varat šādā veidā izveidot. Kas īstenībā ir labi šāda veida Macam, protams, kad tas, kas jums ir jāizdara, jūs varat uzstādīt to saucamo 2FA drošību. Jā, atļaujiet pievienoties tā secure account, jā. Un te ir tas setup 2FA. Es kādā ziņā jums ieteiktu to izdarīt, jā, tāpēc, ka tas tā kā pasargās jūsu Macu, tā kā, lai neviens nevar nozagt, ja kāds, protams, uzzina jūsu tur, nezinu, e-pasta paroles vai kaut ko, tad vienmēr būs šī 2FA verifikācija, iespiediešu ne tagad, un izveidosim passkodu, un šeit, protams, arī ir iespēja izveidot ar seju, jā, to mēs, nosacītā jūsu biometriju, jā, tā kā šajā gadījumā, protams, tingš, tātad vēlreiz, do you want to allow best wallet to use your face, ok, jā, tad seja arī, lūk, un tagad ir watermarks. Tā. Jūs varat izveidot nosaukumus viņiem, tad piemēram šeit viņi būs Kriptomānija. Done. Tas mums ir watermarks, redzat, tad Kriptomānija. Varam uzlikt to ar savu lielo burtu. Ja tas ir tā kā nosaukums, to jūs varat izdarīt vienu reizi, lielo nevar uzlikt. Nē, šito mazo, ja, un šeit ir tā Maca adrese, tā kā tas ir tas, kas ir foršākais. Šeit jūs, protams, varat izvēlēties, kādu izskatu jūs gribat samainīt, varat mēs vai vienkārši tādu, vai tāds, lai paliek, ja, un šis ir galvenais valets. Tātad, ja mums ir galvenais, ja, tas ir galvenais. Tātad šajā gadā kriptomānijas, tas ir nosaukums. Lūk. Tādas mēs varam izveidot, cik mēs gribam. Ja? Tā ir tā labā lieta. Lūk, cik vienkārši to bija izdarīt, un tagad jau, lūk, mēs varam darīt visādas darbības. Tad mēs varam nopirkt ar karti, ja, tad karti varam pievienot, mēs varam aizsūtīt visiem, kam vajag, mēs varam saņemt kripto ļoti viegli, ja, tad lūk šis te Macs. Un atcerieties, teicu, var pievienot vairākus Macus, ja, tad mēs varam samainīt tad kaut kādu kripto pēc kādu citu kripto, ja mums, protams, tur ir. To mēs visu varam izdarīt šeit viegli telefonā. Un tas ir tā, ja mēs gribam pievienot vēl vienu Macu, tad nevis kriptomāniju, bet mēs vēl vienu, mēs piespiežam šeit add wallet, un te mēs varam pielikt add a new wallet, kas ir tā kā create new wallet, tad vēl vienu varam, tagad ārās mēs drīz būs, tad būs iespēja vairākus Macus izveidot vienā, ja, tā kā zem vienas paroles, vai arī ārējo Macu, tad, ja jums jau tāds ir, jūs varat vienkārši ieimportēt iekšā, ļoti ērti, ja. Šis katrā ziņā ir kaut kāda viena tāda lieta, kas man ļoti pārīk. Un šeit, protams, jau redzēt kaut kāds kripto valūtas, kurš šeit tiek piedāvās, paskatīt, te ir Wall Street meme coins arī, ja. Tā kā forši, BTC Metrics, tā kā pagaidām vēl nav pieejams, bet tā tad nāk, ka jūs varat iet go.
aiziet uz BTC Metrics un, jā, vispār forši skatīties, jā, tā kā reku paskatīties 4,4 miljoniem savāk. Respektīvi forši. Kā redziet, tas, ko mēs šeit darām kriptomānijā, kaut kādā veidā tas visu laiku ar kaut ko sasaucās un šeit var nomainīt galvenais maks pret kriptomānija sanāca. Kriptomānija. Tāpēc viņš neredz tik tālu. Atstāsim viņu tā, safe. Norēk, kripto. Varējām arī atstāt kriptomāniju droši vien, kad kriptomānija. Safe. Jā, forši liek kriptomānija. Labs, jā. Tātad tas arī ir forši. Nu, lūk, kā jums patīk? Man kādā ziņā ļoti patīk. Šeit var atnākt uz šo te mājaslapu vairāk apskatīties. Kādā ziņā droši vien, ka šis būs maks, kurš pagaidām tiks lēnām uzsākt šī maka izmantošana, bet es domāju, ka mēs to izmantosim arvien vairāk, jo izskatās, ka viss ir diezgan vienkārši, kā piemēram, jūs gribat, teiksim, kaut ko arī pievienot, tātad noskanēt kodu, tas ir priekš sūtīšanas un tā tālāk, šeit ir visādi iestatījumi, tātad, kurus vēl viegli, tātad var pārmainīt, tātad šeit var uzstādīt arī visu šīs te drošības, jā, daudz dažādas lietas. Es domāju, ka man šis maks ļoti patīk. Kādā ziņā saku, jums arī patīk, ļoti viegli lietojams. Telefonā man jau ir kaut kādi daži maki, vēl viens nenāks par sliktu, jo sadalīt savu kripto un izdalīt to starp daudziem makiem tā tālāk. Tie, kas vēl te redz ekrānā, lielā ekrānā, tad šeit ir arī dažādi airdropi, kuros var piedalīties attiecīgi caur šo te maku, kuri kas jau ir notikuši. Tā kā viss kaut kas notiek. Ja? Tā kā, hei, kriptomānija, reku jums vēl viena forša iespēja ar Best Wallet. Lai viss izdodās, ielādējiet links uz šo te lapu attiecīgi zem video, bet, protams, tad jūs izvēlaties savu ierīci un tajā arī tā kā pievienojiet, kur un ko jūs gribat darīt. Ja? Apple Store, Best Wallet, paskatieties, ja? Fēni. Tā kā tieši tā, iPhone screenshots, reku te viņi ir, ja? Tā kā to var izdarīt. Labs ir, cerams, ka video sanāca labs. Parādīju jums tiešajā, cik viegli to bija ieinstalēt, nebija iepriekš mēģinājis, tā kā darīju un rādīju vienlaicīgi, cerams, ka jūs to novērtējat. Pagaidām, čau!